Pagājušā gadsimta laikā celtajām privātmājām ģimenēs, kur bija vairāk brāļu māsas, īpašums tika sadalīts viņu starpā, un katram tika norādīta konkrēti domājamā daļa. Vai tā ir 1/3, vai 1/2, vai 1/6. Šajā gadījumā ir svarīgi, kad personas ir noslēgušas nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgumu, kurā ir atrunāts konkrēti, kurš dzīvoklis vai kura mājas daļa pieder viņam, un arī zemes gabala daļa vai domājamā daļa no zemes, kura ir tieši viņējā un kas tieši ietilpst šajā sastāvā. Domājamās daļas nav apgrūtinājums, katrs ar savu daļu var rīkoties pēc sava ieskata, un tāpēc ir nepieciešams šis lietošanas kārtības līgums. Lielākā daļa klienti ir noslēguši šos līgumus, bet ne visos līgumos ir konkrēti atrunāts, kurā gadījumā kas ir, kas nav darīts. Ir arī kļūdas, kad nav minēts, ka viņš var šķērsot to konkrēto zemes gabalu, lai tiktu iekšā savā mājas pusē. Nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgumus ir nepieciešams arī dviņu mājām un rindu māju iedzīvotājiem, kurus ir celts pēdējos 10–15 gadu laikā. Viņiem šādu līgumu ir, kurā ir atrunāts, kura puse kuram pieder un cik daudz zeme ietilpst viņa sastāvā un kura sekcijas daļa, var teikt, ir pirmais vai otrais korpus vai tur savādāk, kā tas tiek atrunāts. Un lielākā daļa no šiem noteikumiem ir reģistrēta arī zemes grāmatā. Ģimenē iegādājoties nekustamo īpašumu, būtu labi noslēgt laulības līgumu, kurā ir atrunāts, kas kuram pieder laulības laikā no kopīgi iegādātajiem īpašumiem. Lai šķiršanās procesa gadījumā manipulēts ar vērtētājiem, lai vienā gadījumā nosaka augstāku vērtību un otrā gadījumā nosaka zemāku vērtību. Jo katram ir sava interese, ko viņš vēlās tālāk, var teikt, par šo īpašumu darīt. Ja iegādājoties dzīvokļu īpašumu, klientam zemes grāmatā vajag apskatīties arī, vai ir zeme īpašumā, vai zem ēkas ir īpašumā. Mikrorajonās lielākai daļai īpašnieku ir zeme īpašumā, bet ir daļa, kurai nav. Bet šī zeme pieder vai nu Rīgas pašvaldībai vai kādai juridiskai personai, un par to tad ir jāmaksā nomas maksa. Bet it īpaši šai sadaļai uzmanību vajag pievērst klientiem, kas vēlas iegādāties dzīvokli Rīgas pilsētas centrā. Jo šeit lielākā daļa zemes ir kādai privātai personai vai juridiskai personai, un šeit tā nomas maksa ir ļoti liela. Jāmaksā. Tur ir 500–600, citreiz pat vairāk eiro gadā par zemi vien jāmaksā. Un tas ir tā kā ļoti liels mīnus arī, ko mēs ievērtējam, kad nosakam dzīvokļu vērtību, vai zeme ir īpašumā vai nav īpašumā. Savrupmājām, pērkot privātu māju, kas pēdējos gados, kas ir celta, vai arī agrāk, kas ir celta, īpašuma sastāvā vajag apskatīties, vai ir ierakstītas visas ēkas zemes grāmatā, kas ir uz zemes gabalu. Vai māja ir ierakstīta, vai tur pirts ēka, vai saimniecības ēka. Mazas būves tur līdz 10 kvadrātmetriem nav jābūt ierakstītām, piemēram, tur siltumnīca vai kāds mazs šķūnīts, kas ir, var teikt. Bet, kas ir lielās ēkas, ir jāpaskatās, vai viņas ir ierakstītas. Ja viņas nav, tad prasīt vai īpašnieks, lai to izdara, vai arī viņš var uzņemties pats klients, pērkot šo īpašumu, to izdarīt, bet tad viņi vienojas ar pārdevēju par kādu cenu samazinājumu īpašumam, jo tas prasa laiku un tas prasa arī izdevumus. Jaunām mājām iegādājoties, kas ir celtas pēdējo 10–15 gadu laikā, noskaidrot, vai viņas ir nodotas eksploatācijā. Ja viņas ir nodotas eksploatācijā, tad viņas būs ierakstīts arī zemes grāmatā. Svarīgi arī skatīties, kāds ir privāta mājas status zemes grāmatā, vai tā ir jaunbūve vai dzīvojamā māja. Atšķirība ir tāda, kad ir jāmaksā mazāks nekustamais īpašuma nodoklis, tāpēc citreiz īpašnieki izvēlās to pavilcināt ilgāk. Mūsu ieteikums privātpersonām iegādājoties kādu no nekustamiem īpašumiem ir izsvērt plusus un mīnusus. Viens no tādiem ir īpašuma vērtība, lai tā atbilst pašreizējai tirgus vērtībai. Pārbaudīt jau pirmajā reizē vai otrajā reizē apskatoties dzīvokli visu dokumentāciju, kas ir saistīta ar šo īpašumu.